skrienu kāds 5 gadus ar pārtraukumiem, vairāk vai mazāk, bet skrienu visu laiku. Bez treneriem vien pati skrienu. Sastādu savus treniņu plānus, treniņu grafikus un iedvesmojos no izlasītā par treniņu metodiku. Es skrienu garās distances pa kalniem un taciņām. Garās distances tas ir, labi, ir tās termiņas kā ultramaratoni, kas skaitās viss, kas ir garāks par maratonu. Maratons ir 42,2 km. Reāli manā galvā ultramaratons sākas no 100 km. Bet tas ir tikai nosaukums. Tas vispār nav nekas. Pats pirmais skrējiens bija kopā ar mammas māsu, kura bija noskrējusi maratonu pirms kādu laiku. Man nebija nekāda mērķa noskriet pusmaratonu vai maratonu, bet es gribēju uzlabot savu fizisko. Tā tas sākās, tā tas man ievilka. Un tie kilometri tikai nāk klāt un klāt un klāt. Jā. Pēc galvenais treniņos ir pat ne skrietais laiks kopumā, bet tas laiks, kas ir pavadīts uz kājām, kaut vai visu dienu, vai pusdienu staigājot vai braucot ar riteni, bet aktīvi darbojoties. Un treniņos ir svarīga dažādība, lai nav tā, ka visu laiku skrien, piemēram, pa asfaltu tikai. Un kā es trenējos? Man patīk pa nakti skriet. Pa nakti un pa mežu. Pa visādām takām. Jā. Kā šī ir ideāla vieta. Kāpes ir ļoti labi. Tuliņās būs tāds Siguldas kalnu maratons. Šis ir mans nākamais gols. Tam es trenējos. Tā kā ir jātrenējas tādos apstākļos, kādos apstākļos būs sacensības. Siguldas maratonā starts būs stāvā kalnā augšā, gluži kā kāpās, tā kā te. Un tad būs jāskrien daudz pa kalņiem, jāstāv zem kājām. Jāstāv, kur tu liec kājas. Neredzēs, kur tu liec kājas, būs ļoti slikti. Sigulda ir gada notikums Latvijā. Mans skriešanas gada notikums. Nav viegls, bet ir ļoti forši. 54 km. Starp 7,5 un 8,5 stundām. Tas ir tāds normāls laiks. Tas nav ātri, tas nav ļoti lēni. Es to neskriešu uz 100%, bet kā tādā treniņu režīmā.